Labdien, mīļā draudze! Šoreiz nesākšu ar to, ko es esmu ieplānojis runāt svētrunā, jo šī dievkalpojuma vārdā laikā man uzrunāja Dievs ar dažiem citiem vārdiem. Un ko es no sākuma gribu jums pateikt to, ka Jeremijas grāmatā, atvainojiet, nepaskatījos iepriekš, kurā tieši nodaļā viņš saka, ka viņš ir tevi mīlējis ar mūžīgu mīlestību, ka tu esi ļoti dārgs viņa acīs. Viņš grib pateikt to, kad Jēzus stāstīja līdzību par pērli un bagāto tirgotāju, viņš ar šiem vārdiem grib pateikt, tu un es esmu viņa pērle. Viņš saka, pat ja tu vienīgais dzīvotu uz šīs zemes, pat ja tu vienīgais būtu visos nāves grēkos sasmērējies, pat ja tu būtu tā kritis, ka tevi vairs neviens nekad dzīvē vairs nevar piecelt, viņš saka, es tevis dēļ atnākšu uz šo zemi. Tevis dēļ miršu, tāpēc, ka tu esi mana pērle. Tāpēc, ka es tevī ieraudzīju savu vērtību. Tāpēc, ka es tevī redzu nākotni. Tāpēc, ka es tevī redzu to pilnību. Pat ja tu esi nepilnīgs šajā brīdī, viņš saka, neskaties uz to nepilnību, es tevī redzu pilnību, es tevi redzu debesīs, es tevi redzu kopā ar mani godībā, un es tevis dēļ, vienīgā cilvēka dēļ atnākšu un izglābšu tevi. Vienalga, cik tu dziļā bedrē būtu iekritis, vienalga, kas tavā dzīvē notiek, es atnākšu pie tevis, es pazemošos līdz krusta nāvei, bet es izglābšu tevi. Es iestāšos par tevi. Es nevainošu tevi. Es nesāpināšu tevi. Es neatmetīšu tevi. Tu esi mana pērle. Un šī patiesība, lai ir visās mūsu sirdīs, ka patiesi mēs esam viņa pērles. Un viss, ko viņš dara, dažreiz, cik tas ir mums sāpīgi vai nepatīkami, viņš veido mūs tīrākus, tīrākus un svētākus viņu vaiga priekšā. To es gribēju pateikt. Tas bija mans maziņš ievads, bet tā nebija svētruna. Un turiet to savās sirdīs, ikreiz, kad jūs dzirdat cilvēku, kas jums runā un saka, tavu dzīvi nav nekas. Tu grimsti, tu ej pazušanā, tu vēl ne tā kaut kā dzīvo. Atceries, kad tu esi viņa pērle, un viņš tā nekad par tevi nav domājis. Ja viņš būtu kaut vienreiz tā domājis, viņš nebūtu atnācis uz šo zemi, lai glābtu tevi. Bet viņš atnāca, lai izglābtu. Tā kā tālūk, mīļā draudze. Uz šo man svētrunu var sākties. Jā. Tāpēc varbūt no sākuma vērsīsim savus skatus uz viņu un gaidīsim, ko tad viņš vēlas mūs uzrunāt, un varbūt pagaidīsim klusumā kādu pusminūti, gaidot viņa svēto garu, lai viņš runā. Un tad jau tālāk, lai viņš veido un dara to brīnišķīgo darbu, ko viņš ieplānojas mūsu dzīvēs darīt. Dziedina, pacel, iedrošina, parāda kaut kādas lietas, un lai viņš to dara. Dārgais, mīļais, svētais gars, tu, kas spēj mūs pašos vientuļākajos brīžos pacelt mūs, iedrošināt, tu, kas redz mūsu asaras, ciešanas, nelaimes, likstas, ar ko mēs satiekamies, tu, kas pazīst mūs jau no ieņemšanas brīža, tu, kas pazīst mūsu emocijas, mūsu kritienus un mūsu augšupējas, tu, kas pazīst mūsu sapnes. Mēs visi esam tavu vaigu priekšā, Tēvs. Un es lūdzu, lai tu darītu to brīnumaino darbu šajā vietā, ko tu esi ieplānojis darīt no mūžības. Lai tu rādītu cilvēkiem viņu brīnums,
Kungs, ka tu viņus dziedinātu, ka tu viņus paceltu, ka tu viņus mīlētu tā, kā neviens to nav spējis darīt viņu dzīvēs. Un es lūdzu Tevi, Kungs, lai tad, kad es runāju šo vārdu, lai tas vārds nav kā tāds duncis, kas nonāvē, bet lai tas vārds ir kā dzīvība, kas dara dzīvu. Kungs, es lūdzu Tevi, Jēzus vārdā, lai Tu dari šo brīnišķīgo darbu, šo cilvēku dzīvēs un izmanto mani kā žēlstības trauku. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Visu nedēļu to vien es darīju, kā gatavojos šī dievkalpojuma svētrunai. Un dienu no dienas es rakstīju svētrunu, pētīju tur un visādus tur vārnīcas šķīru un ko es vien tik nedarīju. Datorā tur sēdēju no rīta līdz vakaram, vairākas dienas vienkārši neatejot no, lai dot jums to kvalitatīvo barību, ko Dievs paredzējis dot. Bet tad pēkšņi vienā brīdī es pieceļos sestdienas rītā, un Dievs saka, uzrunāja mani, viņš saka, Māri, tas, ko tu uzrakstīji, tu šajā reizē nerunāsi. Un tad man likās ārprāts. Es tādu darbu es ieguldījis, bet viņš saka, tev jārunā par šo lietu. Es domāju, piedod Dievs, es visu nedēļu to vien tik sēdēju, kā es varu vienā dienā 5 stundās, kas man bija dotas, uztaisīt nākamo svētrunu. Tas reāli nav iespējams, bet cik es no rīta piesēdos atkal un gatavoju šo svētrunu, tik es to spēju. Pieņemiet to, jo tā ir tā barība, ar ko Dievs jūs vēlas pabarot šajā dienā. Lasīsim tāpēc no 1. Samuēla 15. nodaļas 11. pantu un 1. Samuēla 15. nodaļa 22. pants. Man ir žēl, Dievs saka, ka es esmu iecēlis Saulu ķēniņu kārtā, jo viņš ir no manis novērsies. Man neseko un nav izpildījis manas vārdus. Tad Samuels iedegās satraukumā, un viņš to kungu piesauca lūgšanās visu nakti. Un 22. pantā teica tā. Un Samuels sacīja, viņš sacīja to Saulam, vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem, nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā aunu tauki. Dievs svētī savu vārdu patiesību, runā uz mums šodien. Āmen. Varat sēsties. Ļoti skumjš stāsts par Saulu. Ķēniņu Saulu. Šis stāsts ir par Saulu novēršanos. Un tie, kas nav lasījuši Bībeli vai nav lasījuši 1. Samuēla grāmatu, var iedomāties, ka Dieva novēršanās iemesls no Saula ir tāpēc, kad viņš izdarīja kaut kādu ļoti sliktu, nepiedodamu grēku. Bet patiesībā, ja mēs skatāmies uz Saulu kā uz personu, tad mēs redzam, ka Dievs nenovēršās tam dēļ, ka viņš ir slikts grēka dēļ. Dievs nenovēršās tam dēļ, ka viņš būtu kādu nogalinājis. Dievs nenovēršās tam dēļ, ka būtu kāds netikls. Viņš nenovēršās tam dēļ, ka viņš būtu zaglis. Viņš nenovēršās tam dēļ, ka viņš būtu vēl kaut kas. Viņš nenovēršās pēc Bībeles 10 baušļiem.
Viņš nenovēršās tam dēļ. Viņš novēršās viena iemesla dēļ. Viņš saka, tu man nepaklausīji. Tu man nepaklausīji. Redziet, Sauls, viņš bija ķēniņš, kā par viņu rakstīs, ka viņš bija stiprs un spēcīgs. Viņam vēlējās daudzi līdzināties. Un vienu brīdi Dievs caur šo pravietu Samuēlu teica, kad iedod Saulam uzdevumu iznīcināt vienu tautu, un šo tautu vajag iznīcināt vispār, ka viņi vairs nedzīvo. Es jums nestāstīšu vēsturisko kontekstu, kāpēc toreiz Izraēla tauta iznīcināja citas tautas, kāpēc viņi tik nežēlīgi, tas būtu nākamās svētrunas temats. Un Sauls, protams, es to darīšu. Es iznīcināšu visu tautu, visu to, ko Dievs man liksi, to es darīšu. Bet, ziniet, notika viena lieta. Tajā brīdī, kad viņš iznīcināja šo Amaleka tautu, vienā brīdī viņš saprata, bet, zini, būtu labāk, ja es neiznīcināšu visus. Būtu labāk, ja es paturēšu kā ķilnieku šo ķēniņu vienu, un vēl būtu labāk, ja es Dievam paturēšu šos lopiņus. Dievam taču ir vajadzīgi lopiņi. Būtu labāk, es pēc tam iešu un upurēšu Dievam, es būšu patīkams Dievam, jo es paturēšu priekš viņa lopiņas. Es izdarīšu vēl ekstra kādu darbiņu, priekš Dievu tādu pakalpojumu. Būtu labāk, ja es to izdarīšu. Un tad nāk pravietis Samuēls, un viņš vienā brīdī saka, klausies, puisi, kas tev tur blēja? Viņš saka, aitas. Es visu izdarīju, bet aitas blēja. Viņš saka, kur Dievs runāja, ka aitas ir jāatstāja? Kāpēc tu sāc izgudrot, apmēram, mūsdienu valodā, kāpēc tu sāc izgudrot, kas Dievam ir vajadzīgs? Kāpēc tu pats uz savu galvu uzņemies darīt Dieva darbu? Dievam nav vajadzīgs aitas. Dievam nav vajadzīgs tas ķēniņš. Tas ķēnis, kurš rēgotos katru dienu. Dievam ir vajadzīga padevība un paklausība. Un tad viņš saka ķēniņam Saulam, redz, tu esi tagad atmests. Un tu esi atmests uz mūžīgiem laikiem. Un man te gribējās teikt, ka es pirmo reizi lasīju šo notikumu, es saku, Dievs, kā tas var būt? Viņš šeit neko tādu nesagrēkoja, drusciņi paturēja kaut ko, lai būtu, upurēt Dievam, kaut kas, foršs, skaists, labs, kaut ko upurēt. Viņš saka, man patīk paklausība. Paklausība ir tam kungam daudz patīkamāka nekā to, ko mēs domājam. Upuris parasti mums liekas, es lūkšu, es gavēšu, es kalpošu, darīšu to, bet Dievs šajā rakstu vietā vēlas parādīt, ka viss, ko viņš no tevīm prasa, ir paklausība. Paklausība izdarīt to, ko Dievs vēlas, lai tu darītu, lai tu personīgi darītu. 1. Korintiešiem 13. nodaļā, 3. pantā, apostols Pāvils saka, un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodot savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz niekam. Un, mīļie, mēs ļoti labi esam iemācīti sevišķi evaņģēliskās baznīcās kā baptisti, ka upuri neder nenieka. Bet man viens jautājums, tad kāpēc mēs katru dienu atkārtojam vienu un to pašu ceļu? Jo mēs domājam, ka mēs ar upuri varam nopelnīt kaut ko vairāk. Bet apostols Pāvils saka, pat ja es visu sadedzinātu, visu atdotu, nenieka tas neder. Iespējams, mēs esam sajaukuši, un arī tai pašā ziņā es mazsvarīgo ar pakārtoto vai galveno, un vēl iespējams man liekas, ka ja es kaut ko darīšu Dieva valstības labā,
Kaut ko tādu grandiozu, stāvēšu evaņģelizācijas sapulcē, kur 10 000 un visiem sludināšu, un visi rokas cels un aleluja teiks, un visi pieņems Jēzu pa pestītāju, pēc tam dzīvos 50 gadus, teiks, Māris mūs atgrieza, Māris mūs atgrieza. Tas taču baigais upurs Dievam, wow, šitā, bet Dievs saka, mīļais, es tev varbūt to neprasu. Es tev varbūt nieka lietu prasu. Es varbūt no tevis prasu, ka tu aiziet uz mājām un izmazgāt traukus sievai. Un tā, lai ir tava paklausība. Un varbūt tā kā ar šo mazo paklausības lietu tu vairāk dabūsi nekā ar saviem 100 000, kuriem es tev neesmu prasījis, pie kuriem es tev neesmu sūtījis. Un daudz vēlas būt tādi kā pārgarīgi kristieši. Tā vietā, lai vienkārši piepildītu kristīgās patiesības dzīvē, lai vienkārši lasītu Bībeli, lūgt vienkārši, vai darīt labus darbus, iet uz draudzi, mīlēt savus bērnus, ar tiem pavadīt kopā laiku, vai vienkārši būt uzticīgi ģimenē. Tie arī tai pašā skaitā man bija tādas lietas. Tie cenšas darīt kaut kādas ekstra sensacionālas lietas, it kā priekš Dievu, lai visi redzētu, lai atstātu uz mūsu debesu Tēta lielāku iespaidu. Tu paskaties, cik es atgriezu. Viņš, ko man sieva mājās, ar bērnu tur staigā, viņi neko neatgriež. Tu paskaties, es tur 100 cilvēku, 200 cilvēku, visi pēc tam raudāja, paskaties, kāds es esmu. Dievs saka, ne tu. Varbūt Dievs uzlūko vairāk tos sievietes, kas staigā mājās ar bērnu, kur ir klusībā lūdz, strādā un neviens to nekad neredz. Viņš varbūt uzlūko to augstāk. Un tad mēs domājam, ka mēs varam, ka ja mēs darīsim kaut kādus lielus darbus, kaut kādus nesīsim lielus upurus, tad mēs būsim Dievu priekšā lielāki. Kā piemēram braukt misijas ceļojumos, vai vienkārši būt par mācītāju, vai piemēram darīt tādas lietas, kuru augļus tu redzi, vai vismaz citi ievērot tavus augļus, ka tu to esi izdarījis. Un tev paslavē, un daudzreiz to aizbildinies, ka tev vairs nav laika. Kam nav laika? Darot lielus darbus pēdiņās, tev vairs nav laika kam? Ģimenei. Tev vairs nav laika kam? Bērniem. Tev vairs nav laika kam? Mazai 10 minūšu sarunai ar tēti. Tev vairs nav laika kam? Tev vairs nav laika Bībeles atšķiršanai vienkārši bez svētrunas taisīšanas vai vēl kaut ko, bez lekcijas nākamās. Tu visu to laiku ieguldi tajos lielajos darbos. Un es saku, attopies, mīļais. Es no tevīm neprasu. Un tad daudzi kristieši vienkārši viņu pārgurst, viņi nogurst, un tad viņi aiziet no kalpošanas, tad viņi aiziet no draudzes, jo viņi ar saviem lielajiem darbiem ir pazaudējuši pašu galveno attiecības ar Dievu. Un dažreiz, lai sasniegtu kaut kādas lietas, cik muļķīgi skan. Lai sasniegtu kaut kādas lietas, mēs upurējam attiecības. Ja es atnāku mājās, un es saku, tas nav mans gadījums, es vienkārši improvizēju. Ja es atnāku mājās, es saku, mīļā, es tur kalpoju, man nav laika noņemties ar bērniem, man nav laika viņiem pampers mainīt, man nav laika ar viņiem paspēlēt futbolu. Tu redzi, ka man ir jākalpo, man ir jādzied, man ir jāsudina, man ir Bībeles studijas jāvada, man ir vēl kaut kur jāskrien, man vispār uz Indiju jāskrien pie bāriņiem, tur viņiem visvairāk vajag ēst. Dievs saka, aklais, tu paskaties mājās savās. Tu paskaties uz saviem bērniem, tu paskaties uz saviem vecākiem, kad tu pēdējo reizi esi bijis ciemos pie savas mammas un tēta. Nē, bez visas evaņģelizācijas nevajag evaņģelizēt viņus, nevajag atgriezt, bez visa tā, bez visām tavām kristīgām sarunām. Kad tu pēdējo reizi vienkārši esi apsēdies viņiem priekšā un parunājis un pateicis, kā tev mīļais ir. Nevis vienkārši, mīļā, mēs tūlīt Bībeles studiju taisīsim. Varbūt tai mīļai nevajag to Bībeles studiju. Varbūt viņai vienkārši vajag pateikt, kā tev iet.
Ko tu dari? Varbūt tavam bērnam nevajag pastāvīgi citēt, es bērnu bībeli nopirku, ņem un lasi un mācies Dieva vārdu, būsi sludinātājs. Varbūt tavam bērnam vienkārši vajag bumbu paspēlēt ar tevīm. Tu uztais dažreiz ekstra svarīgas lietas. Un dažreiz mēs, kā Jēzus evaņģēlijā, viņš teica, aizbildinamies neaprūpējot vecākus. Viņš teica tur vienā evaņģēlijā, viņš teica, mēs sakam korbanu, tas, lai ir par upuri Dievam, un mēs varam neaizbildināties. Mēs varam saviem vecākiem nepalīdzēt. Mums ir vienkāršāk viņiem aizsūtīt kārtiņu, nevis iet un viņus apciemot. Mums ir vienkārši paiet kaimiņam pateikt, lai Dievs tev svētī, nevis vienkārši aiziet, mīļais, tev ir ko ēst. Ja zināt, cik daudz mūsu laikos dzīvo ģimenes, kas ir ļoti noslēgts un kur nerunā par to, kas ir viņiem ko ēst. Kur nerunā, kā viņi dzīvo, kā viņi samaksās rēķinus. Mums ir vieglāk aiziet uz Indiju, visas bāreņas aplaimot, vēl nezinu, ko pēdējās kabatas iztīrīt, lai tikai viņiem iedot paēst, ka mēs neredzam to, kas notiek Ikšķelē, Ogrē, Rembatē un pārējās vietās. Viņš saka, mīļais, ja tu gribi kalpot, ja tu gribi paklausīt man, nevis nest veltības upurus, tu paskaties varbūt sev tūmā. Kam tu esi aizmirst kalpot? Kam tu esi šo darbu dari? Mīļie, nesaprotiet mani nepareizi. Es negribu teikt, ka nav labi dziedāt, sludināt, kalpot, evaņģelizēt, taisīt jaunas draudzes, būt aizņemtam ar darbu, ar biznesu, pelnīt naudu. Bet vienu, ko es gribu pateikt, to visu var darīt. Bet tikai ne uz attiecību rēķina. To visu var darīt, ne uz attiecību rēķinām. Un ir viena problēma, ka mēs to savu lielo kalpošanu neveicam ģimenēs. Tajās, kur mums visvairāk būtu jāveic, savās ģimenēs. Mēs varbūt labi, tā kā es sludinu, bet jūs nezināt, varbūt es aizēju uz mājām un strīdos ar sievu nepārtraukt un saku, redz kāds, es sludinātājs, tu man neklausi. Klausi mani. Mēs neveicam šo darbu mājās ģimenēs. Un tie, kas arī aizņemti ar saviem darbiem cilvēki, viņi domā, ka nopelnot un pērkot sievai dimantus un bērniem dodot ar vien vairāk pulciņus, ar ko nodarboties, tā viņi izrāda savu mīlestību. Bet patiesībā viena lieta es gribu pateikt. Ja jūsu bērniem no jums ir vajadzīga nauda, ja jūsu sievai no jums ir vajadzīgs tikai un vienīgi dāvanas, tad atcerieties, ja jūsu vīram tikai no jums, es nezinu, kaut kas ekstra vajadzīgs, ja? Tad atcerieties, jūs viņus esat pazaudējuši. Ja sievai nevajag lielāku dimantu, sievai esat vajadzīgs jūs. Bērniem nevajag lielāku rotaļlietu, baleta pulciņu, dziedāšanas pulciņu, nezinu kādu pulciņu, basketbola pulciņu, futbola pulciņu, ja mēs vajadzīgs tu. Un tavam tētim un tavai mammai, kurš varbūt vecumā dzīvo kaut kur tālu no tevis un par kuru tu vairāk neinteresējies, viņam nav vajadzīgs visi tavi konta numuri un visi tavi 10-100 lati pārsūtītie vai nepārsūtītie. Viņiem vajadzīgs tu. Attiecības. Lūk, ir vērtība. Paklausība ir attiecībās, jo mīlestība vienmēr ir paklausība. Jēzus reiz teica, Marka evaņģēlijā 8. nodaļā 36. līdz 36. pantā, viņš teica, jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli. Kas mums ir dažreiz? Sirdsapziņa. Pilna ar vainas apziņu. Jo mēs zinām, ka mēs neveltam pārāk daudz laika Dievam.
Jo mēs zinām, ka mēs neveltam laiku sievai, ja mēs neveltam laiku bērniem. Un ko tad mēs sākam kā vīriešiem raksturīgi darīt? Mēs sākam vairāk strādāt, vairāk kalpot, lai vairāk nopelnītu naudu un likvidēt šo attiecību tukšumu, lai parādītu ar šo naudu: mīļā, es tevi mīlu, es par tevīm rūpējos. Dievs saka, tu viņu nemīli, tu paņem un nopērc savu mīlestību. Ja tu domā, ka bērnam mīlestība ir aiznest lielu rotaļlietu par 10 000 latiem, vai es pārspīlēju, tad jūs ļoti šaubaties. Tā ir nopērka. Tas ir tikpat kā prostitūta pirkt uz ielas. Es paņemu, nopērku to mīlestību. Es paņemu, es nopelnu to mīlestību. Mīlestību nevar nopelnīt. Mīlestība ir balstīta uz attiecībām. Ja tu viņu attiecībās neattīsti, tu labāk nepelni viņu. Un dažreiz mēs domājam, ka ar saviem labiem darbiem, ar to, ko mēs darām, ar to, cik lielu draudzi mēs veidojam, mēs varam nopelnīt pat arī priekš Dievu, mīļie. Mēs domājam, jā, mēs esam draudzes dibinātāji, mēs esam slavētāji, mēs esam superīgi Bībeles lasītāji vai vēl kaut kas. Dievs saka, tu beidz vienu reizi. Man no tevis varbūt vajadzīgs 10-15 minūtes dienā, kur tu atnāc un pasaki, Dievs, es esmu tavā vajag priekšā. Man nevajag tavus pagonus. Ar tiem pagoniem uz armiju var iet, bet ne pie manīm. Nē, uz pestīšanas armiju arī ar pagoniem var iet, bet tā. Bet neiet uz pestīšanas armiju. Tev pat ir labi. Viņš saka, nepelni, mīļais, ar saviem darbiem man mīlestību. Jo ko tas līdz, ja tu iegūsi visu pasauli, bet pazaudēs savu dvēseli? Pareizi, ja tu bērnībā nevelti bērniem attiecīgi laiku, bet vai nu vienīgais tu viņus ar Bībeli šitā, vai nu tu tur viņiem morāls kaut kāds skaidro, kāpēc kārtējais divnieks vai kāpēc kārtējais trīnieks. Es tev garantēju, ka pusauģu vecumā viņi atnāks un visu, ko viņi gribēs no tevīm, tēti iedod naudu. Mamma iedod naudu, tāpēc, ka viņiem nav attiecības. Tas ir tukšums. Tu esi parādījis šo tukšumu. Atcerieties, ka šis Bībeles teksts, ko mēs iepriekšējā brīdī lasījām, 1. Samuela 15. nodaļā 22. pantā, pārfrāzējot, mēs varam teikt, paklausība ir labāka par sensacionālām lietām, ko varam izdarīt priekš Dieva, par projektiem, ko varam realizēt. Paklausība ir labāka par biznesu, ko mēs varam uztutēt. Paklausība ir labāka par 1 miljonu, ko mēs varam nopelnīt. Paklausība ir labāka par 1. pielūgsmes dziesmu, ko mēs varam sacerēt. Paklausība pat ir labāka par šo svētrunu. Paklausība. Paklausība. Paklausība ir labāka par visiem taviem upuriem. Atcerieties, ko Pāvils teica, pat ja es arī visu sevi atdotu. Dievs teikt, nevajag, mīļais. Tu parūpējies labāk par tiem, kam tu to visu esi atņēmis. Kā tu to visu atdosi, tev kādam jāatņem taču. Jā. Lūkas evaņģēlijā 11. nodaļā 42. pantā Jēzus runā par farizējiem, bet mīļie, jūs neesat farizēji, jūs atcerieties, jūs esat pērles. Es vienkārši pieminu to raksturvietu, kamdēļ viņš runā uz farizējiem. Un tur ir ļoti, ļoti labs pāns. Viņš saka, bet vai jums farizēji? Jūs dodat 10. tiesu no mētrām, dillēm un visādiem dārza augiem, bet atstājat novārtā taisnību un Dievu mīlestību. Vienu vajadzēja darīt un otru neatstāt novārtā. Jēzus it kā saka, tas ir labi. Tas ir labi, ka jūs tā darāt. Bet, ziniet, ne uz mīlestības rēķina. Ne mīlestības vārdā. Jūs nevarat nopelnīt atzinību ar ekstra darbiem. Viss, ko Jēzus jums grib šajā dienā pateikt, paklausība. Vienkārša paklausība. Un vienkārša paklausība, tas nozīmē, kā es jums, mīļie, teicu, varbūt vienkārša lūkšana. Vienkārša paklausība ir varbūt vienkārša draudzes apmeklēšana. Vienkārša paklausība ir varbūt vienkārša Bībeles atšķiršana. Vienkārša paklausība ir vienkārša Dievu vaigu meklēšana vai no savu grēku atsacīšanās. Vienkārša paklausība.
Ja Dievs aicinās darīt kaut kādus evanģelizācijas darbus tālāk, jūs to redzēsiet. Bet vienkārši paklausība. Bet lieta tāda, ka parasti mūsu dzīvēs lūkšana paliek aiz borta viena iemesla dēļ. Mēs esam tik ļoti aizņemti ar saviem uzņēmumiem, ar saviem darbiem, ar saviem projektiem. Mūsu pārprastā kristietība, mūsu pārprastajā kristietībā ir doma tāda, ka būt lielam ir tas, kas acīm redzam kalpo kā mācītājs. Ka mēs kristietībā dažreiz neredzam, ka būt lielam, kā es pašā sākumā teicu, aiziet un beidzot sievu atbrīvot no 2 bērniem un ar viņiem pastaigāt pāri. Ka būt lielam varbūt dažreiz nozīmē nomazgāt traukas, ka būt lielam nozīmē aizbraukt pie sava vecā tēta un pie savas vecās mammas un varbūt stundām klausīties, kādu viņa murgu mums lej ausīs. Bet vienmēr māt un teikt, tu esi foršs, viss ir labi. Jēzus tieši to grib pateikt. Būt lielam. Viņš saka, jūs iedomājaties būt lielam. Es esmu liels? Nē. Es esmu liels viena iemesla dēļ, un jūs esat tieši tādi paši. Ja jūs paklausat, jūs esat lieli. Jūsu lielums nenosakās, cik liels jūsu upuris vai cik daudz jūs darat priekš Dieva. Jūsu lielums nosakās, cik tu paklausi viņam. Vienkāršajās mazajās lietās, kurās neviens neievēro. Un varbūt viena pasaciņa, kas tev šonakt jānolasa savam bērnam pirms gulētiešanas, skaitīsies daudz lielāks darbs nekā mana svētdiena te pusstundas garumā vai 40 minūtes garumā. Varbūt vienkārši parunāšanās ar savu tēti, aci pret aci un pateikt, es saprotu, mums nav attiecības tik labas, kā viņas ir, bet es gribu mainīt. Varbūt tas ir tavs lielums. Varbūt tas ir tava paklausība, ko gaida no tevis Dievs. Varbūt tas ir tava paklausība. Jēzus teica vienu līdzību par žēlsirdīgo samarieti. Un es to līdzību nepārstāstīšu, bet tur bija 2 ļoti interesanti cilvēki, priesters un levīts. Viņi gāja garām, un viens cilvēks gulēja asiņains, un visi domāja, un ziniet, ko priesters un tas levīts, žēlsirdīgais levīts, tikko gribēju teikt, ko tas levīts domāja, ka viņš gāja garām? Es varu iedomāties, viņš varēja domāt tā, man ir jākalpo. Priesteris varētu domāt, man gaida liela draudze, man gaida liela svētra, un man tur cilvēkiem jāliek rokas, man jādziedina, man jāsvēties, nevar viņam pieskārties, ja es viņam pieskāršos, es kļūšu nešķīsts, es eju garām. Levīts arī tieši tāpatās domāja, man ir jādara visādi darbi, man ir uzņēmums, man ir visādas programmas, kas jābīd uz priekšu, man ir jādara, man nav laika ņemties ar šito samarieti, kas tur asiņains guļ uz ielas. Bet Dievs saka, mīļie, Nē, ar samarieti tur citādāk bija atvainojis. Tas nebija samarietis, kas gulēja, tas bija cilvēks, kas gulēja. Vienkārši es aizrunājos. Viņš saka, mīļie, tas darbs, ko jūs veicat, tad, kad neviens neredz, un tas darbs, ko jūs veicat, kas citiem varbūt neko nenozīmē, tā ir jūsu lielākā paklausība. Jēzus teica dažus vārdus, viņš nostādīja bērniņus savu vaigu priekšā, viņš teica, ziniet, kas ir liels debesu valstībā. Viņš saka, ja jūs nekļūsiet kā viens no tiem, ja jūs nemācēsiet paklausīt tajās mirkļos, kad neviens neredz. Viņš saka, to kalpošanu varat tālāk kaut kur aizmest. To jau ekstra kalpošanu. To darbošanos, biznesus jūs varat tālāk ar visām programmām miskastē iemest. Viņš saka, ja jūs neprotat mīlēt tur, kur jūs esat. Viņš runā par bērniem, kuri paklausa. Garīgi, spēcīgi cilvēki Dieva valstībā nav cilvēki, kas dara lielas lietas vai kas spēj upurēt daudz debesu valstībai, bet patiesi spēcīgi ir tie, kas uzticam draudzē, uzticam bērnu audzināšanā, uzticam lūgšanā, uzticam lietās, kur neviens neredz. Kad stāvēšim mūžībā Dieva priekšā, mīļie, Viņš neprasīs tik daudz uzrādīt lietas, kuras mēs esam izdarījuši. Viņš neprasīs
Viņš neprasīs, cik tu mīļais esi dvēseles izglābis. Tu esi trīs tikai izglābis. Nu tad ej tur pie pēdējā, tur nezinu, tur aiz pie Jāņa Kristītāja kaut kur stāvēt. Tu esi tikai trīs dvēseles izglābis. Viņš neprasīs, kādas tu programmas esi piepildījis. Viņš neprasīs, cik tu draudz esi dibinājis. Vai tu esi bijis labs priekšnieks draudzē. Viņš to neprasīs. Viņš tev neprasīs, cik reiz tu Bībeli izlasīji. Viņš tev neprasīs to. Bet viņš vienu lietu uzprasīs. Viņš pateiks tev vienu lietu. Mīļais, kur ir tavi bērni? Kāpēc tu esi viens? Mīļais, kur ir tava mamma un tētis? Kāpēc tu esi viens šeit atnācis? Kāpēc tu nerūpējies par to, ko es tev esmu uzticējis? Kāpēc tu mēģināji kaut kādas nest ekstra upurus un domāt, ka tas ir tas, ko jādara? Kur ir tas, kurus esmu uzticējies? Un es negribu, ka mums ar kaunu tajā brīdī jāatzīst, wow, mēs esam visi palaiduši garām. Kristietība nav lielajos darbos. Kristietība ir attiecībās, mīlestībā, kalpošanā un paklausībā. Jo Jēzus Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa 21. pāns, viņš saka tā, Jēzus to teica, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debesu valstībā, bet tas, kas dara debesu Tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tajā dienā, kungs, kungs, mēs esam ļaunus garus izdzinuši, kungs, mēs esam nezinu, ko tur darījuši, tādas ekstra svarīgas lietas, 1000 cilvēku, kas esam vienā mirklī atgriezuši, visi rokas pacēla gaisā. Nezinu, cik gājas baznīca vēlāk. Mēs esam ekstra lietas darījuši. Viņš saka, mīļais, es tev nepazīstu. Viņš saka, kā tu nepazīsti, es tādas lietas darīju? Nē, ej prom. Ej prom, es tev teicu. Tas tāds humors madiņš. Un viņš pajautās, vai tu vispār viņu pazīsti, vai tu vispār viņam paklausi. Vai tu viņam paklausīsi šajās mazajās lietās. Kā bija tajā stāstā par Saulu, ka Sauls teica, lūk, es esmu paklausījis un vēl vairāk, es esmu saglabājis ķēniņa āgagu, es tur tos lopiņus saglabājis priekš upura. Un Samuels viņš it kā ar jautājumu, ko, vai tu tiešām domā, ka Dievam svarīgi ir tas, ko tu viņa labā vari izdarīt? Vai tu tiešām domā, ka tu vari kaut ko priekš Dieva tādu veikt, ka viņš, nezināju, ka tāds man bērniņš ir, aplaudēsim. Vai tu tiešām domā, ka Dievam kalpošana ir teātris, cik tu viņam vari iedot? Vai tu tiešām to domā? Viņi saka, tavas saitas, jeb arī mūsu dzīvē, kas notiekošais ap mums liecina un atgādina, ka mēs neesam izdarījuši, ko no mums Dievs prasa. Un kas ir tas, kas mūs liecina? Mūsu attiecības ģimenē grūst. Mēs nevēlamies vairāk ilgu laiku pavadīt ģimenē, mēs labprāt strādājam. Mēs varbūt esam piemirsuši lasīt vienkāršu lietu, Bībeli. Piemirsuši katru reizi Dievam lūgt pirms ēšanas. Tāda parasta lieta, bet tā ir paklausība. Ja. Un varbūt mēs ar vienu vairāk sākam strādāt, lai samaksātu to kredītu, kas mums ir. Un mūsu attiecības ar Dievu dažreiz turas tā kā uz robežas. Uz robežas tādas, galvenais, lai viņš man neatmet, un tad es tā vienkārši dzīvošu. Galvenais, lai viņš man neatmet no sava vaiga. Un mēs sākam ar vienu vairāk kalpot un ar vienu mazāk laika, lai sakārtot savas vērtības. Mēs nevaram apmānīt Dievu, mīļais. Par piemēru Dāvids. Cilvēks pēc Dieva sirds. Kad es par viņu lasīju, es domāju, kā viņš var būt cilvēks bez Dieva sirds? Pēc Dieva sirds. Viņš tik daudz nogalināja, viņš pārkāpa laulību, viņš savu dēlu izdzina, viņam tur bija neskaitāmas visādas attiecības, par kurām var, tur daudz sievību vai vēl, bet Dievs viņu nosauc par cilvēku pēc Dieva sirds. Un tad viņš saprata to paklausības jēdzienu.
Viņš saprata, ka paklausība ir svarīgāka nekā upuris. 51. psalmā 18. pantā ir teikts, jo tev, Dievs, nepatīk kaujami upuri. Un ja es tev dotu dedzināmu upuri, tu to negribētu. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauzta un sagrausta sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Viņš it kā teiktu, es neko nevaru izdarīt, lai piespiest tevi, Dievs, mani mīlēt. Es neko nevaru izdarīt, lai piespiest tevi izturēties savādāk pret mani. Paklausība nav darīt. Paklausība ir piepildīts. Un ko tad mums darīt? Kā tad izpauž paklausība? Jēzus arī varēja sākt ekstra lielas lietas, lai pievērstu uzmanību. Jēzus arī varēja kļūt populārs, metoties lejā no kalna, kā velns viņu kārdināja. Tas taču būtu notikums. Iedomājies, kādu iespaidu viņš atstātu uz cilvēkiem, ja viņš tagad paņemtu velna kārdināšanas iespaidā, hopā, noliktu zemē visi Mesijā. Un mēs visi uzreiz pazušanā. Būtu vienīgā Izraēla tauta, kas palika uz dzīvi uz zemes. Tāpēc, ka pārējos viņš nepieņemtu. Nav upura. Jēzus arī varēja darīt ekstra lietas, bet viņš izvēlējās šo kluso paklausības ceļu. Vēstulē Filipiešiem ir teikts, viņš bija paklausīgs līdz pat krusta nāvē. Viņš varēja taisīt no savas dzīves lielu šovu, un no tā šova varbūt viņam pieķertos miljonu cilvēku, bet viņš bija netaisījis šovu. Viņš bija paklausīgs līdz krusta nāvē. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, mīļais, tev uzdot jautājumu. Varbūt kādu mūziku priekšā. Agita. Iespējams šodien. Tieši šodien šī svētdiena tevi uzrunāja. Iespējams, tieši šodien tev varbūt būtu jāiet sievas priekšā un jāatvainojās par tiem pazaudētiem gadiem, ko tu esi darījis, lai tikai nopelnītu un dimantus nopirkt sievai. Iespējams, tev šodien vienkārši nav jāiziet uz mājām un jāpārstāj domāt, ko tu rītā darīsi vai plānosi, bet izvest savus bērnus un spēlēties kopā ar viņiem. Iespējams, tev šodien būtu jāiet uz mājām un jānometās Dieva troņa priekšā. Un jāpasaka, Dievs, es esmu pazaudējis. Es esmu pazaudējis šo vienkāršību. Es esmu pazaudējis šīs attiecības. Es tik daudz reizes gribēju izdarīt kaut ko lielu tavu vaigu priekšā. Bet es esmu pazaudējis to pašu vienkāršo, ko tu man teici. Inês, es tev gribu uzdot jautājumu. Kad tu pēdējo reizi esi lasījis Bībeli tā, ka tu no viņas nevari atrauties? Kad tā pēdējā reize ir bijusi? Es tev otro jautājumu uzdošu. Kad tu pēdējo reizi lūdzis tā, ka tev nevar piecelt neviens no lūgšanas? Kad tu pēdējo reizi savai sievai dāvinājis ziedus? Arī tas Dievam ir svarīgi. Kad tu esi pēdējo reizi vispār kādam pateicis piedod? Varbūt tu domā, ka viss tev ir parādā. Varbūt tu domā, ka visiem tev jāiet priekšā, jāpasaka tev piedod. Kad tu pēdējo reizi esi veltījis laiku, kā jau es svētdienā minēju, vienkārši aizbraucot pie saviem vecākiem un pusstundu klausoties viņu nākamās svētdienās vai sprediķos. Kad tu to pēdējo reizi esi izdarījis. Mīļais, un es gribu tev pajautāt, tas ir labi, ka tu kalpo.
Tas ir labi, ka tu draudzē. Bet vai tu zini, kas tev kaimiņos? Kas notiek ar tavu kaimiņu? Tu vari atbildēt pats sev uz šo jautājumu. Vai tev interesē, kas notiek ar taviem kaimiņiem? Varbūt tu esi uzbūvējis savai ticībai tik augstu žogu, ka tikai evanģelizācijas pasākums spēj kaut ko paskatīties tavā dzīvē. Varbūt Dievs saka, uzrunā tev šajā brīdī un pasaka, aizej pie tā drauga šodien ciemos, pie kura tu neesi sen bijis. Varbūt viņš nevisai labi smaržo, varbūt viņš dzer, bet tu neesi par viņu interesējies. Un tu esi līdzīgs Levītam, kas paiet garām un zina, man neinteresē, kas ar viņu notiek. Varbūt tā ir tava paklausība, kas ir vajadzīga tavai dzīvē. Pārstāt skriet pakaļ ekstra lietām, kuras vispār uz tavu dzīvi neattiecas. Dievs nav pavēlējis mīlēt nevienam savu draudzi, vai ne? Bet viņš pavēlējis mīlēt vīram sievu. Viņš neteica, vīri, ejiet fiksi uz draudzi, kalpojiet, tur ir ļoti daudz darba, mīliet, pavadiet visu savu brīvo laiku, sievas, ejiet tur pusdienas vārdu svētdienas skolā, nodarbojieties, tikai piepildiet sevi ar visām kalpošanām. Viņš teica, mīlēt mums vienam otru. Un ja mēs ejam uz draudzi tikai tam dēļ, un lai pakalpot, lai savu kalpošanu spodrinātu, tad mēs esam dziļos maldos. Mēs ejam uz draudzi, lai par mums teiktu, redz, kā viņi mīl viens otru. Nevis tāpēc, ka es tev tagad kalpošu, es tev tagad svētrunu runāšu, klausies mani. Bet viņš tāpēc, lai es mīlētu tevi. Es stāvu šī priekšā, arī ne, lai būtu kruts un liels tavu vajag priekšā, bet lai mīlētu tevi. Kad žēlsirdīgais samarietis pacēla to asiņaino cilvēku un aizved uz viesnīcu, Jēzus visai tautai pateica, zini ko, ej un dari tāpat. Viņš neteica, mīļais, organizē evanģelizācijas sapulces, taisi uzņēmumu, kas tev pelnīs 1000, un tad tu tur, nezinu, ziedos uz Indiju, uz Āfriku. Viņš saka, ej un dari tāpat. Ej un dari tāpat. Paklausība, darīšana vienkāršībā. To, ko Dievs tev liek. Un to, ko Dievs tev liek, tu pats ļoti labi zini. Man nav tev jāatstē. Man viņš liek šajā svētrunā. Varbūt aiziet uz mājām un beidzot reiz 15 minūtes pavadīt viņu klātbūtnē. Nevis vienkārši dod man svētrunu, dod man vārdu, dod man bībeles pantu, dod man šito, dod man šito. Viņš saka, tā nav tavu kalpošana. Paklausīt nozīmē mīlēt. Un ja mēs mīlam, mēs piepildam paklausību. Un ja es teicu, kas paklaus man, tas mantos. Lūksim Dievu, mīļie. Dārgais debes Tēvs, Kungs, mēs visi atrodamies Tev vainu priekšā. Un Dievs, es atzīstu pats par sevi, un varbūt draudzē kāds cilvēks arī atzīst, kuru Dievs to uzrunāja. Ka tik bieži mēs esam centušies pēc kaut kādām lietām, kas nav svarīgas mūsu dzīvē.
bet esam aizmirsuši šo vienkāršo paklausību. Paklausību Tavam vārdam. Es lūdzu Tevi, Dievs, lai Tu piedod mums par tiem brīžiem, kad mēs ignorējām kādu mīlestību, kad mēs neatbildējām, kad mēs slēpāmies, ar savām rotaļlietām, ar saviem upuriem, ar savām kādiem darbiem, ar uzņēmumiem, cik mēs esam forši labi, bet īstenībā mums bija attiecība tukšums. Dievs, ka mēs slēpāmies, varbūt cik mēs labi dziedam vai sludinam, bet attiecībās bija iekšējs tukšums. Dievs, es lūdzu, lai Tu šajā brīdī pieskārtos katram no šiem mīļajiem un dziedinātu viņu attiecības ar Tevi, ar apkārtējiem cilvēkiem. Lai katrs, kas ir šeit, Kungs, viņš aiziet Tevis izmainīts, Tevis pārveidots, Tavā mīlestībā, Tavā paklausībā. Un paldies Tev, Jēzu, ka Tu esi paklausījis līdz galam. Ka Tu esi mūsu piemērs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.